Sveika, Santa! Mēs tiekamies citā perspektīvā. Sveiki, Sniedze! Jā, un šī ir jau ceturtā epizode, un šodien mēs runāsim par. Šodien mēs runāsim par piederību un par lojalitāti. Un es esmu Sniedze Sainsa, sistēmisko sakārtojumu vadītāja un supervizore. Un es esmu Santa Leboviča, sistēmiskais kočs, sistēmisko sakārtojumu vadītāja un apmācību vadītāja. Jā, un tie ir ļoti interesanti. Šodien, 18. novembrī, kad mēs šo epizodi ierakstām, dominē gaisā mūsu lojalitāte Latvijas valstī, mūsu tautai. Ja? Un šie jēdzieni, piederība un lojalitāte, līdz ar to ir vispār ļoti interesanti. Jo strādājot ar klientiem, darbnīcās ļoti bieži novērojam, ka lojalitāte ir traucēklis mums arī virzīties dzīvē uz priekšu. Jā, jums kaut kā dzīvē šķiet viegli gribās pateikt jā kaut kam, bet ļoti bieži tā, ka, lai pateiktu jā kaut kam jaunam, ir jāpasaka nē kaut kam vecam, un ļoti bieži tā, ka tas nē pateikšana ir saistīta ar kaut kādām lojalitātēm tam, no kurienes mēs nākam. Jā, un mēs varam manifestēt ļoti daudz ko, mēs varam izvēlēties ļoti daudz mērķus, ko sasniegt, un tad reizēm mēs nejūtamies pietiekami labi, vai ne? Vai mums šķiet, ka mums nav pietiekami daudz kvalitātu un īpašību, neskatoties uz visiem diplomiem, kas mums mājās ir pie sienas vai plauktiņos. Mums šķiet, ka mēs neesam pietiekami labi, tomēr, lai virzītos uz to, ko mēs plānojam, ko mēs no sirds dvēseliski gribētu sev. Taču mēs bremzējam. Jā, un tas varētu tikt izjusts kā kaut kāds nepārvarams šķērslis, ja kā kaut kāda siena neredzama, ar ko es sastopos ceļā uz to, ko es vēlos. Un kad nu, tā kā es līdz galam nevaru saprast, kas man neļauj sasniegt to, ko es esmu sev manifestējis, vai ko es sev kādus mērķus esmu uzlicis. Vai es sastopos ar šo te kaut kādu mistisku pretestību. Un tad mēs šodien nedaudz vairāk pacelsim augšā to neapzināto, apzinātajā līmenī, runājot par to, kas tad varētu būt tie traucējošie faktori. Un tieši tādā citā perspektīvā no piederības un lojalitātes sistēmām. Jā, un tieši no sistēmisko sakārtojumu filozofijas puses, vai ne? Jo viens no kritērijiem ir sistēma un ka es piedaru sistēmai. Un izrādās, ka šī piederība ir ārkārtīgi svarīga. Un kādēļ mums ir svarīgi piederēt? Jā, man liekas, kā tā piederība vispār ir kaut kāda viena no tādām fundamentālām lietām mūsu dzīvē, jo mēs kā cilvēki esam sociāls būtnes. Un, nezinu, ja mēs tā iedomājamies jau no seniem laikiem, ja, tad tā piederība, tas faktiski ir bijis tāds izdzīvošanas jautājums, jo tad, kad mēs dzīvojam grupā, sadarbojamies grupā, mums ir vieglāk izdzīvot nekā izdzīvot vienam. Un tad piemēram, soda veids, ja ielikt cilvēku cietumā kamerā, ja, kāpēc šis ir sods? Tāpēc, ka tad mēs tiekam izslēgti, tā kā mēs paliekam vieni, mums nav šīs saiknes, mums nav šīs piederības sajūtas, kas mums ir faktiski būtiski svarīgi, lai mēs varētu izdzīvot. Jā, un tas ir tā tīri instinktīva mūsu vajadzība, kurai ir ļoti grūti pretoties, lai kā mēs teiktu, ai, nē, es nekam nepiedaru, ja? Sevišķi ļoti bieži cilvēki, nē, nē, kad savējiem ir grūti piederēt, es nepiedaru, ja? Bet tā ir instinktīva vajadzība, jo faktiski tajā brīdī, kad es nepiedaru un es tieku izslēgts, cilts laikos tas nozīmēja sodīt ar nāvi, jo tu viens pats izdzīvot nevarēji. Līdz ar to mēs piedaram. Un kam tad es piedaru? Tā tad, ja man ir ģimene, ja es esmu izveidojusi savu ģimenes sistēmu, kas tajā visā ietilpst? Man šķiet, ja, mani bērni, mans Vai vīrs, tavs vīrs arī pieder? jā, mans vīrs arī pieder, brāļi, māsas, mamma, tētis, mammas māsas brāļi, tēta māsas brāļi, var sakot, visas tantes un onkuļi. Vecmāmiņas, vectētiņi un vecmāmiņu tantes brāļi, brāļi māsas un vectētiņu brāļi māsas. Kas vēl? Vēl pusmāsas pusbrāļi. Jā, vai ne? Tiešām. Pārcakot,
visi tie, kas ir radušies no maniem vecākiem, vai ne? Jā, un tajā sistēmiskajā tādā skatījumā ir ļoti svarīgi, ka mēs iekļaujam visus tos, kas pieder sistēmai. Ja? Un tad radās tāds interesants fenomens, kad vai vienmēr mēs gribam, lai visi, kur patiešām tur pieder, lai viņi piederētu. Ja? Un tā ir tā mūsu kaut kāda individuālā sirdsapziņa, kas saka, ka rekurs šeit esam tie mēs, kas pieder, un ir kaut kādi, kas nepieder. Tos bieži sauc par melnajām avīm vai Ah. baltajām vārnām, ja, dzimtās, un kuri kaut kāda iemesla dēļ tiek izslēgti. Nu jā, nu, piemēram, mums ģimenē visi ēd ar labo roku, un te pēkšņi viens to dara ar kreiso roku. Nu, mums pārējiem visiem nu, tā diezgan nērti. Ja? Un tad labāk ir, ka viņš pie šī galda nesēž, kad mēs ēdam ar labo roku. Ja? Tad tas būtu apmēram tas, kas ir melnā avs vai baltā vārna, tāds, kurš ir savādāks, dara kaut ko savādāk nekā sistēmā, gan noklusēti, gan skaļi ir pieņemts. Sistēmā tagad ir skaidrs, kas tajā pieder, un šai sistēmai es piedaru visu savu mūžu. Es nevaru no viņas aiziet, es nevaru, ja es ar prātu gribu no tā atteikties, patiesībā es joprojām turpinu viņiem piederēt. Vai ir kāda sistēma, kur es varu izvēlēties piederēt, nepiederēt? Jā, un šī, man liekas, ir brīnišķīga lieta, ka ir sistēmas, kurām mēs varam izvēlēties piederēt, un tās ir organizācijas, vai, piemēram, nezinu, tur klubi kādi, vai dejošanas pulciņi. Jā, tātad tās ir kaut kādas vietas, kur mēs varam izvēlēties piederēt, un no kurienes mēs varam arī aiziet un pārstāt, kurām mēs varam pārstāt piederēt. Un to mēs varam redzēt, piemēram, ja jūs iedomājaties kaut kādu savu pieredzi, pirmo, kad jūs ienākat tikko organizācijā, jums ir tātad jauns darba līgums, skaidrs, ka jūs uzreiz, nav tā, ka jūs uzreiz no pirmās dienas izjūtat šo te piederību, un paiet kaut kāds laiks, kamēr jūs arī tā iekšēji mēģināt saprast, vai jūs varat iederēties šeit, vai jūs varat piederēt šeit, vai jums ir vieta šeit. Ja? Un jūs mēģināt nolasīt tos nerakstītos likumus, kuri ir šajā organizācijā, kurā jūs esat ienākuši, kas ir nepieciešams no jums, lai jūs varētu piederēt. Un, man liekas, personāla vadībā arī mēs ar šo bieži sastopamies, ka tie pirmie 3 mēneši, tad, kad darbinieks ir atnācis, ja, tad viņš tā mēģina saprast, kā viņš te iedarās, vai viņš te var piederēt. Tas ir tas brīdis, kad kamēr viņš vēl līdz galam neizjūt to piederību, viņš var arī sistēmā atgriezt to, ko viņš redz, kas šeit ir pareizi un kas šeit ir nepareizi. Ja? Un vēlāk, tad, kad jau viņš vairāk jūtās piederīgs, viņš jau iespējams aiz lojalitātes jau sistēmā sāks nu, uztvert to kā pašsaprotamu. Jā, tu tagad ienesi jēdzienu lojalitāti, vai ne? Tātad mēs piederam sistēmai, un dēļ šīs piederības, dēļ šīs mūsu vajadzības tomēr piederēt instinktīvi, mūsos rodas lojalitāte. Un tu man pat Mm. skaisti izstāstīji, un faktiski arī uzņēmumi ar personāla politiku, tas, ko viņi mēģina veidot, nu, sauc iesaisti, ja? Bet faktiski mērķis ir izveidot lojalitāti, lojalitātes saites, lai cilvēks jūtās lojāls uzņēmumam, jo tas, kam es esmu lojāls, es nesu tā vērtības tālāk. Un pie, piepildu, daru visu labāko šai sistēmai, lai sistēma augtu, attīstītos, piepildītu savu mērķi. Un iznāk, ka man ir lojalitāte gan ģimenes sistēmai, lai kā reizēm to gribētos noliegt, bet faktiski darbnīcās ļoti bieži var ieraudzīt, ka attiecībā uz jauniem mērķiem, uz profesiju maiņām cilvēki neuzsāk šīs lietas dēļ lojalitātes ģimenes sistēmai. Vai dēļ to, kā cilvēks ienāk iekšā sistēmā, organizācijā, kā viņš izjūt to lojalitāti, un tu pateici par to, ka tas ir kaut kas, ko arī personāla vadībā mēs darījām vai darām, ja, ka mēs Mhm. darām visu. Tad personāla vadībā mēs darām visu, lai šo te jauno darbinieku iesaistītu
un padarīt lojālu organizācijai. Jo mums ir Mm. svarīgi, un mēs zinām, ka mēs to esam izdarījuši labi tajā brīdī, kad darbinieks arī sāk runāt. Mēs darām šādi, pie Jā. mums ir pieņemts šādi, mūsu uzņēmumā ir tā un tā. Un te es atceros vienu labu piemēru, kur man uzaicināja vienā gan lielā organizācijā vidējā līmeņa vadītājiem kā koču, un mēs uzsākām sadarbību, jo šis vadītājs, kurš nesen bija sācis, nu, salīdzinoši nesen bija sācis darbu, bija labs profesionāls, bet tur bija zināmas problēmas ar komunikāciju un zināmas problēmas ar to sniegumu. Var sakot, nu, nebija tas sniegums, ko bija gaidīts no šī vadītāja. Un kaut kādā brīdī es pamanu arī, ka šis cilvēks ir atnācis uz sesiju ar cita uzņēmuma logo, un viņš arī kaut kur sarunā piemin, ka viņš ir strādājis šajā uzņēmumā. Un sarunā arī izskan, ka redz, tad, kad mēs tur darījām šādi, un tagad šeit notiek kaut kā savādāk, un tad es vēl komunicēju tur ar tiem saviem bijušajiem kolēģiem. Viņi man stāsta, kā tur iet mūsu tajā uzņēmumā, un es joprojām pārdzīvoju par to. Un tas bija tāds liels aha moments kaut kādā brīdī šim darbiniekam, ka viņš saprata, ka patiesībā viņš joprojām ir dziļi lojāls tai organizācijai, no kurienes viņš ir nācis, ka šī lojalitāte joprojām ļoti spēcīga viņam, un ka viņš tā pa īstām līdz galam nav ieradies šajā tajā organizācijā, kurā viņš jau strādā kaut kādu labu laiku. Un tad tas bija vesels process, kā pabeigt to darbu tajā organizācijā, ja? Un kā pa īstam ierasties šajā organizācijā un sākt piederēt šajā organizācijā, kurā es esmu šeit un tagad. Un, protams, tad, kad es esmu ieradies pilnā potenciālā šeit un tagad, tad es varu arī, no tā kā tas sniegums ir uzreiz cits, ja? Es varu tiešām sākt sasniegt tos mērķus. Un, protams, ka tas vainagojās ar labiem panākumiem, un tiešām tas vadītājs arī pēc tam guva atzinību par to, ko viņš dara. Jā, bet cik bieži mēs nepamanām, kad mums traucē sasniegt kaut kādus mērķus vai kaut ko, ko mēs vēlamies šeit un tagad sasniegt, traucē kaut kādas lojalitātes, kuras nāk no pagātnes, un kā pateikt šīm lojalitātēm nē. Un ir tas nu, nepieciešams apzināti vispār, ieraudzīt. Ja? Un ģimenes sistēmā tas ir arī interesanti, jo tas, ko tu arī stāstīji par organizācijām, ka mēs meklējam. Mēs meklējam, kā mums būt, kā mums labāk piederēt, lai mēs tiktu pieņemti. Un es dzirdu pārliecības, kuras izskan sistēmā. Es dzirdu stereotipus, ko sistēmas dalībnieki saka. Un tad iekšā var rasties tādas ļoti lielas šaubas. Hei, bet ja es tagad iešu dejot, un mums ģimenē visi dzied korī, vai tas būs ok? Vai tas ir ok, kad es dziesmu svētkos dejošu, ja? Nevis stāvēšu un dziedāšu korī? Un ļoti bieži tas ir par profesijas izvēlēm, par profesijas maiņu. Ja sevišķi ģimenes sistēmā, piemēram, kāds izsakās, ai, nu tie skolotāji tur ir tādi, tādi, tie jau tur vienmēr tur tādi, tur nekad no tiem nekas nav, tie tur šitādi un vēl kaut kādi. Tad saņemt drosmi un izvēlēties profesiju skolotājs un aiziet strādāt par skolotāju, tad, ja tu jūti, vai tev ir sajūta par to, ka tas īsti netiek akceptēts manā sistēmā. Vai, piemēram, vai tu vari izvēlēties darīt vienkārši darbu, ja visi tavi senči ir ar augstāko izglītību un no bērnības tev ir teikts, ka mācies savādāk būs jāstrādā par pārdevēju, ja? Jā, Un vai tu drīksti tad pārdot, un vai tu drīksti būt tas pārdevējs, ja? jā, un vēl jau tur ļoti daudz piemēru, piemēram, nu, to jau interesē tikai nauda, ja? Tas jau nav labs, tas tik domā par naudu. Un tagad es tagad sēžu un domāju, gribās jau man ar to naudu, bet kā nu tagad atļauties to naudu iegūt? Ja nu, tāda sajūta, ka aizmugurē tie ir cietuši un nedrīkst, un mani īsti nepieņems. Var sakot, tas mūsu aicinājums. Ja kādreiz ir sajūta, ka dzīvē ir smagi, vai ir grūti, vai ir nespēja uzsākt kaut ko jaunu, ir vērts paskatīties, vai nav kaut kādas lojalitātes saites
sistēmām, kurām es piedaru, kuras man traucē iet to ceļu, kurus vēlos. Tās lojalitātes var būt gan tai sistēmai, ko tu minēji, gan ģimenes sistēmai, kur es esmu paņēmis kaut kādas pārliecības, ja? Un tas var būt arī lojalitāte kaut kādai citai organizācijai, piemēram, vai kādam citai sistēmai. Jā, jo ļoti bieži mēs nu, tā kā mēģinam šos noklusētos principus visus nolasīt, vai ne? Un paši uzkonstruējam, ka es būšu lojāls tad, ja es neiešu, piemēram, strādāt par skolotāju, vai es būšu lojāls organizācijā tad, ja es katru piekdienu nesīšu brokastīs bulciņas. Vai tad, ja es tāpat kā visi pārējie sēdēšu līdz vēlai naktī, neskatoties to, ka man mājās ir ģimene? O, jā, nu šis vispār ir ļoti tradicionāli un ļoti bieži vai ne uzņēmumi ņem par izdegšanu un vispār nu, par daudz ko jā, šajā sakarā. Un tad beigās izrādās, piemēram, ka tas prasa darbiniekam pārcirst lojalitāti. Jo, piemēram, ja vadītājs sēž līdz pulkstenes 9, tad tas prasa darbiniekam pateikt skaļi, ok, es nebūšu tev lojāls, es iešu mājās pulkstenes 6. Jo Un man ir ģimene, un es esmu lojāls savai ģimenei. jā, man ne? Un te ir konflikts, kam te būt lojālam, tam, kurš man maksā naudu, vai savai ģimenei, kas var pacēsties un pagaidīt. Nu, tā cilvēka izpratnē, ja. Bet tas parāda tikai to, cik šīs lojalitātes ir svarīgas, kad, ja mēs gribam kaut ko pamainīt, nu, piemēram, mēs gribam tagad izmainīt kultūru, ka mūsu darbinieki vairs nav izdeguši un visi iet mājās laikā. Ja. Tad tas prasa paskatīties, hei, izrādās esam lojāli vadībai. Tad mēs nonākam pie tādas tēmas kā lojalitātes konflikti. Ja, kad O, ir kaut jā. kādas lojalitātes, kuras savstarpēji vienu otru izslēdz. Ja. Nu, tad mēs varam paskatīties kaut kādā pat politiskā līmenī, ja, par kuriem tu esi, par tiem vai par tiem. Ja, Jā, nu kaut... tas vienmēr, vai ne? Un pamēģini tagad pateikt, ka tu balsos par tiem, ja visi balso par tiem, jā. Un tas ir arī šī lojalitāte vispār ir arī ļoti interesanta ģimenes sistēma kontekstā, jā. Kā svinēt Ziemassvētkus? Jā. Nu, es ieprecējos Francijā. Francijā dāvanas teica, ka jādāvina 25. decembrī no rīta. Latvijā to dara 24. decembrī vakarā. Nu, tas ir kā tu pārbrauc pāri robežai, tā mainās Ziemassvētku kārtība. Un mums ritīgs skandāls bija nu, strīds par to, ka tomēr 25. no rīta Francijā šīs dāvanas jādāvina. Ja? Un ļoti bieži tieši svētki paceļ šīs lojalitātes, ja? Kad abiem diviem gribās darīt tā, kā ir pierasts bijis viņu sistēmās, jo neapzināti mēs gribam to turpināt, jo mēs esam ļoti lojāli. Un to mēs redzam arī tādos pāru konfliktos, īpaši tad, kad veidojās no jauna attiecības un veidojās jaunās ģimenes, ja, kad rekur, nu, pie manis, mani vecāki svinēja tā, un tavu vecāku svinēja tā, un kura tad svinēšana ir pareizāka, ja, vai kuras tradīcijas ir pareizākas. Un vēl trakāk ir tad, kad mūsdienu tēma tāda svarīga, ja, saliktās ģimenes, kur ir kur aug bērni no iepriekšējām attiecībām, piemēram, ja, kur jau ir bijušas kaut kāda sistēma, kas ir izjukusi, un tagad veidojas jauna sistēma. Ļoti bieži tā ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija, ja, jo rekurtē ar bērniem mums arī ir izveidojušās kaut kādas tradīcijas, ja, jo mēs vienreiz esam kaut kādas lojalitātes konflikts izdzīvojuši. Un tagad mēs atkal jaunas attiecības veidojot, atkal mēs ejam tam procesam cauri, kuras tradīcijas tad mēs te veidosim, ja, un kam mēs būsim lojāli. Jā, Katru reizi tas ir izaicinoši. un es tagad tā no malas iedomājos, nu, ja kāds man tajā laikā būtu pateicis, hei, ar 24. decembrī tu esi lojāli Latvijai, un ar 25. decembri viņš grib būt lojāls, nu, Francijai, savai ģimenei, iespējams, mēs abi divi nosēstos un teiktu, hei, šita vienkārši runā mūsu lojalitātes. A, ko gribam mēs abi divi? Superīgi. Man liekas, tas ir brīnišķīgākais solis, ko vispār pāris var izdarīt, tad, kad viņi sāk apzināties
šīs te lojalitātes katrs savai sistēmai. Un tad, kad viņi sāk apzināties, kā arī, ka viņi veido to jauno sistēmu, ka viņi var izvēlēties, un viņi var izvēlēties veidot kaut ko savu, kaut ko jaunu. Un tas var būt brīnišķīgs solis tādas partnerattiecību uzlabošanas virzienā, vai ne? Kad mēs Mm. pārskatām tās savas lojalitātes. Jā, bet ir vajadzīga nu, tāda maza odziņa. Ja? Man ir jābūt pietiekami, kā lai saka, nu, es nevaru atrast vārdu. Man ir jābūt pietiekami, es negribu teikt nelojāla, man tas nepatīk, ja? Tas vārds, bet faktiski būt drosmē, būt sev, atzīt, ka es esmu lojāla, un es jums turpināšu būt lojāla un turpināšu piederēt, pat ja es darīšu savādāk. Tā ir tāda, man liekas, milzīga, milzīga iekšēja kustība, lai to vispār izdarītu. Jo ļoti daudz sakārtojumu es redzu, ka ļoti daudz no mums stāv joprojām ar seju pret vecākiem un nav ieradušies tajās savās partnerattiecībās un nav nostājušies ar seju pret savu partneri. Ja? Mm. Un dzīvo tajā lojalitātē vairāk savai izcelsmes ģimenei, kā lojalitātei vai piederībā tur, kur es esmu šeit un tagad. Jā, un tas ir, nu, es esmu piedzīvojis arī uz jauniem cilvēkiem, ja, kur tieši ir tāda profesija izvēle, ja, kad es turpināšu jums piederēt, pat ja es mācīšos, piemēram, medicīnu. Es turpināšu jums piederēt, pat ja es braukšu dzīvot vai mācīties ārpus valsts, ja, tur, kur manā dvēsele aicina, tā kā ieraudzīt, ieraudzīt to savu potenciālo plašuma piepildījumu, ja, ko es sev aplaužu, ja es neredzu savu lojalitāti. Man nu pat ienāca prātā tā filmas Traume, ja, kur tas, kurš nostājās pret baru, putns, nu tīri simboliski. Pārējie putni viņam aplauz spārnus. Bet tas nenozīmē, ka viņš neturpina būt par putnu. Viņš turpina būt par putnu, un viņš izvēlas savu dzīves gājumu. Tur ir vajadzīgs tāds liels iekšējais darbs, lai, lai pārskatītu šīs te lojalitātes, vai ne? Jā, bet es domāju, ka tas pozitīvais un tas veiksmīgais ir tas, ka darbnīcās īstenībā to ir ļoti viegli ieraudzīt un nolasīt. Tā ir ķermeņa kustība. Ja? Un nav jāsēž 5 nedēļas uz dīvāna un jāmocās, kāpēc es nevaru uzsākt kaut ko. Tāpēc man patīk sistēmiskie sakārtojumi, jo tas ir tiešām tas instruments, kur mēs varam ieraudzīt, paskatīties uz tām lojalitātēm, paskatīties uz to, kas traucē mums iet tur, kur mēs vēlamies, un paskatīties uz to, kas mums traucē būt par mums pašiem. Jā, cik lielā mērā mēs ar seju stāvam pretī savai dzīvei, vai mēs skatāmies tomēr pagātnē un skatāmies savās lojalitātēs mūsu izcelsmē. Protams, bieži vien ir tā, ka, ja mēs stāvam ar seju pret to savu izcelsmes ģimeni, ļoti bieži tur ir kaut kādi notikumi, kas mums liek to darīt, vai ne? Un tad Jā, sistēmiskie sakārtojumi ir tie, kur mums palīdz kaut kādā veidā meklēt un atrast risinājumu šajā. jā, un sakārtojums viņš arī piedāvā izbaudīt. Kā mans ķermenis jutīsies, ja es pagriežu muguru, kas ir adekvāti. Ja? Mana vieta, pareizā vieta sistēmā ir ar muguru pret vecākiem, ja? Un ar skatu pret savu dzīvi. Un ja es neapzināti dēļ lojalitātes sev to neļauju, vai dēļ ļoti daudz kā jau un visu laiku uzpasēju to, kas notiek tur, es neesmu brīvs tām savām izvēlēm, bet sakārtojumā ir fantastiski tas, ka es varu ļaut caur ķermeni piedzīvot, nu, gūt to pieredzi, kā tas ir, kā es jutīšos, ja es šo kustību dzīvē izdarīšu. Un tas, protams, pēc tam palīdz dzīvē pieņemt lēmumus un atļaut sev būt tajā kustībā, nevis iestrēgt lojalitātē un sevi kritizēt, ka es nevaru, 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 nevaru. Tad šodien mēs esam pārunājuši par piederību, kādēļ mums ir svarīgi piederēt,
Kas ir lojalitāte, kas ir lojalitātes konflikti? Izskatījām šodien piederību dažādām sistēmām, un kur mēs varam mainīt piederību, un kur mēs nevaram mainīt piederību, un lojalitāti, kas mūs ietekmē mūsu dienas un ikdienas lēmumos un dzīvē. Jā, un kā mēs varam kļūt brīvāki, kā mēs varam sākt vairāk izvēlēties sevi, to, kas mēs patiesībā esam, kā mēs varam ieraudzīt tās lojalitātes, kuras mums iespējams tur, ne tur, kur mēs gribētu būt. Jā, kā mēs varam pārskatīt un sākt izvēlēties kaut ko citu, kā līdz šim. Jā, tev ir tāds skaists teiciens - brīvība būt. Jā, tas tieši par to arī ir. Vai ne? Tieši par to Jā, arī ir. jā. Un cik simboliski, ka mēs sarunu noslēdzam ar vārdu brīvība pēc piederībām, pēc sarunas par piederībām, par lojalitāti. Mēs nonākam pie brīvības. Un tieši šodien, kad ir Latvijas neatkarības dzimšanas diena, ja, kas arī ir par piederību, par lojalitāti un beigās par brīvību. Skaisti. Paldies, Sniedz, par šo sarunu. Paldies, Santa, un tiekamies nākošreiz. Atā. Atā.